par Portugāles komandējumu. Esmu ļoti pateicīga, ka eksperti bija nolēmuši, ka mēs arī tur visi ierodamies. Paldies galvenajai un vadošajai ekspertei Ivetei Cīrulei, kas bija labi saplānojusi visu mūsu darba vizīti, kur mums īstenībā bija tikai darbs un pieredzes apmaiņa. Portugālē senioru skolas, kā viņi arī paši to skaisti sauc, senioru universitātes, iepazīšana bija interesanta. Daudz kaut ko mēs redzējām tādu, kas jau pie mums notiek. Mums tāpat dzied, danco, tamborē bija ļoti interesanti un skaisti knipelēšanas darbs, kur mēs redzējām zīmēšanu un tā tālāk. Ko mēs varējām saprast arī, ka pašvaldības ļoti daudz atbalsta. Gandrīz visās vietās infrastruktūra, tā kā telpas nodrošina reizēm arī ar pasniedzējiem, speciālistiem, kā mūzikas vai deju pasniedzējiem. Mēs redzējām, kā darbojās brīvprātīgie, kā seniori paši brīvi jūtās un ierodās šajās nodarbībās. Tas bija tāds interesants. Mēs arī, protams, vienmēr brīvprātības principu ievērojam. Un pavisam godīgi, nekas daudz neatšķīrās no Latvijas. Latvijā tāpat pie mums arī atbalsta pašvaldības, tāpat mums ir arī senioru skolas, kur cilvēki apgūst zināšanas un arī dažādas lietas. Mēs drusku varbūt gribējām redzēt, kā vairāk notiek lekciju darbs vai kaut kas tāds, tas mums izpalika. Bet ko mēs kopumā konstatējām un kur mums tas pieredze, ko mēs tātad guvām? Jā, ir ļoti vērtīgi, ka ir tāds tīkls, par ko mēs jau ļoti sen no Ivetas Cīrules zinājām. Decembrī jau tikām informēti, ka tāda Portugālē ir tāds rutišs tīkls. Tātad tas apvieno savā tīklā, visu šīs senioru skolas. Mēs arī uzzinājām, ka tas nebija tik vienkārši. 10 gadu laikā šīs senioru skolas tika Portugālē veidotas un tātad tas tīkls izveidots. Tas bija tāds, ko mēs sapratām, kā viņi to ir veidojuši un ko viņi īsti arī dara, ka viņi ir koordinējošais un informatīvais tīkls. Tas ir tas, kas mums Latvijā ir jāturpina. Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka esam iesaistījušies šajā Vidusdaugavas NVO centra projektā, kur mēs varam veidot tādus iedīgļus Latvijā. Mēs gan ar savā vienā projektā, SIF atbalstītā projektā, jau bijām paredzējuši, un to arī darām, tādu sadarbības platformu, NVO sadarbības platformu senioru skolām. Bet tas, ka Latvijā tāds tīkls ir veidojams un ka tas ir obligāti jāizdara, tā ir tāda pieredze, un to, godīgi sakot, es arī tur apgūvu, ka tas ir noteikti jābūt. Un nākošā tāda pēdējā, ko es vēl gribētu pateikt, atziņa bija tā, ka mēs jau dažādi skatījāmies ar kādām valsts iestādēm, ministrijām mēs varētu sadarboties. Jā, protams, mums ir jāsadarbojas ar visām pašvaldībām, bet īstenībā ministrija, kam mēs būtu piederīgi, 3. paudzes universitāte, tā ir Labklājības ministrija. Jo ļoti skaisti Portugāles kolēģi tur mums to teica, tie, kas maksā pensiju, tie tad arī atbild par senioru skolām. Un tātad mums ir viens liels uzdevums uzrunāt, atkārtot un vairāk reizes Labklājības ministriju, lai viņi tomēr šo tīklu tātad palīdz un atbalsta. Bet paldies visiem pārējiem, bija skaista, kā to saka, kolektīva saliedēšana un darba grupas skaista kopā būšanas laiks. Paldies visiem!